Ar ceļbūves firmu Binders pēdējo reizi tikāmies pirms pusotra mēneša, kad visai rūpīgi apbraukājām ceļbūves firmas Binders objektus un nonācām pie slēdziena, kad vēsturisku milzīgu objektu nav, tomēr darba pietiekās, kā saka, no ziemeļiem līdz pat dienvidiem. Pagaidām septembris ir bijis labvēlīgs būvniekiem. Ceru arī, ka oktobris būs tās pats un katrs ceļinieks jau cer, ka viņš varēs pastrādāt līdz vēlam rudenim. Izgājušā reizē nepaspējām parādīt tādu skaistu objektu kā Rūjiena Masaloca. Nav pārāk milzīgs svarīguma ceļš, bet tomēr tas asfalts, kas vijās caur skaistām koku alejām, kaut vai tikai no estētiskā baudījuma vien, nerunājot par visām pārējām lietām, kā kustības drošība un, kā saka, dzīves komforts, kur tiek uzlikts asfalts. Tāds tā kā pie sirds gāja tās pasākums. Šis objekts ir, manuprāt, izdevies arī projektētājiem, un pasūtītāja ieceres ir realizētas visā pilnībā, kā no projektētāja, tā arī no būvnieka puses. Un tiešām šis jaunuzbūvētais ceļu posms ieguvis pavisam jaunu veidolu un lieliski iedarās ainavā, un mūsu meitas uzņēmums Limbažu ceļi un viņu darbinieki, manuprāt, godam pilda līguma saistības šis objekts. Es domāju, ka būs viens no labākajiem viņiem, kas būs izdevies šogad. Turpat netālu, kilometrs 10-12, plosās ceļbūves firma Binders pati personiski posmā no Naukšēniem līdz Kārķiem, 13 km. Pilns nosaukums viņam ir Valka Rūjiena posms, Kārķu, Naukšēni, 13 km garš. Viņš ir no sava svarīguma viedokļa tas, ka viņš tā kā noslēdz šo te ziemeļu stīgu, un šis posms bija pēdējais tā kā neasfaltētais, bija grants segums. Šobrīd notiek ļoti saspringti darbi, un šis te būvniecības termiņš ir ļoti īss salīdzinoši, bet zemes darbi ir jāpaveic ļoti lieli, uzbērumi ierukumi, pilnīgi segas rekonstrukcija. Un mūsu uzdevums ir pabeigt viņu šogad vēl, respektīvi uzbūvēt melno segumu un nodot uzturētājiem uz ziemas uzturēšanu. Ja? Šobrīd tas ir tāds diezgan saspringts periods, kur ir, jāsaka, Bindera spēki ļoti daudz tur ieguldīti un arī cilvēku resursi. Nopietnas objekts, kurš īstenībā atgādina tādu triecienu objektu pēc tiem tempiem, kādā veidā viņš tiek veikts tranzīta iela Limbažos. Var teikt, pavisam nesen vēl tur nebija vispār nekā, un pēkšņi jau mums iet gandrīz jau nodošanas fāzē. Būvniecības termiņš ir nākošais gads. Un it kā jau pēc būtības varēja īpaši nesteigties un arī pabeigt šo objektu nākošu gadu. Bet par cik ir brīvi resursi un brīvas tehnikas un tehnoloģijas, tad mēs apņemamies šo objektu pabeigt šogad. Un pēc tam zinot, kā viņš nepieciešams ar Limbažu. Protams, viņš ir Limbažu pilsētai ļoti nepieciešams, lai organizētu šo te kustību. Es domāju, ka mēs arī šobrīd lielākie darbi jau būs pabeigti arī šogad, jā, līdz pat asfalta virskārtas izbūvēju. Kā jau acu liecinieki mums saka tā, ka tas objekts mainoties no dienas uz dienu. Jā, patiešām ļoti nopietni resursi šobrīd tur darbojas. Inčikals Valmiera, arī tas tuvu jau nobeiguma fāzē. Tad tāda simboliska sezonas atklāšana notika, un tad mēs arī apsolījām, ka mēs šo objektu pirms termiņa pabeigsim šogad. Izstāstamies to solījumu pildam un diezgan veiksmīgi. Un šobrīd pilnā sparā notiek SMA markas asfalta likšana. Jā, katru dienu apjoms ir līdz 1000 tonnām. Tā kā pēc mūsu visiem aprēķiniem un grafikiem rāda, ka mēs šo objektu pabeigsim pirms termiņa, vēl iestājoties, uzturēšanas sezonas sākumam, tas ir līdz oktobra beigām. Jā. Turpinājumā ar konkrētām kustībām pa karti novelkam slīpi uz Rīgas pusi un trāpam Carnikavā, nākamais objekts. Jā, šo objektu esam uzsākuši pavisam nesen. Objekta pilns nosaukums ir autoceļš P1 Ādaži Carnikava Jaunciems. Šobrīd būvniecība notiek posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Carnikavai. Šis objekts tiek finansēts no valsts, 100% valsts finansējums, šeit Eiropas līdzekļi nav iekšā. Un šis ir segas pastiprināšanas projekta realizācija. Mūsu uzdevums ir šogad uzbūvēt asfalta kārtu jaunu šim objektam, lai nākošais gads varētu veikt virsmas apstrādi. Saskaņā ar projektu. Šeit ir pilna reciklēšanas tehnoloģija, pielietot visu esošo pamatu pārstrāde,
Nekur nekas prom nav jāved. Viss esošais pamats, kas ir, tiek likts lietā, pievienojam šķems un jaunas un uzliekam asfalta kārtu. Nākamā Binderas darbu lokalizācija, ja tā varētu teikt, Rīgas pilsēta. Ielas, iekškvartāli, caurtekas, tā teikt, neliela līguma, milzīgs apjoms. Jā, šobrīd esam noslēguši līgumu par vairāku ielu un tā skaitā iekškvartālu ielu rekonstrukciju ar Rīgas domes satiksmes departamentu. Bet par iekškvartāliem esam noslēguši par Ziemeļu rajona izpildu direkciju un Austrumu rajona izpildu direkcijām. Ja mēs runājam par iekškvartāliem, tad 3. septembrī mums ir līguma izpildes termiņš. Mēs esam jau faktiski finiša taisnē. Praktiski visi darbi ir pabeigti. Tagad mums jāskārto izpildu dokumentācija. Ja mēs runājam par ielām, kā Braslas, Volguntas, es minēju Rostoks, tās lielākās ielas. Vēl mums ir Pārdaugavā nedaudz mazākas ielas. Ja rudens būs tāds, kā viņš vēl šobrīd ir, tad mēs to izdarīsim. Bet ja laiks iestāsies nelabvēlīgs un nevarēs tehnoloģiski nedrīkstēsim būvniecības darbus veikt, tad būs, acīm redzot, ar pasūtītāju jāvienojas par kaut kādu citu termiņu. Bet es tik tālu negribu skatīties, šobrīd es esmu optimists. Jā, kaut arī tāpēc, ka tās 3 lielās caurtekas, laikam, tomēr būs laikā pabeigts. Jā, tas bija tāds darbs, kur mēs noslēdzām līgumu. Šobrīd bija tāds izaicinājums vairāk, jo mums ir speciālisti, kas nodarbojas ar inženiertehnisko būvju būvniecību. Bija iespējas izbrīvēt šo darba spēku, noslēdzām šo līgumu. Nākošais Jelgava, kas saka, tur gandrīz vai pat lielākā objekta daļa tieši ir šīs komunikācijas milzīga apjoma. Jā, šo te Jelgavas centra pārbūvē, šo ielu rekonstrukciju pasta un stacijas rajonā. Jā, protams, ka mēs esam radījuši ar savu darbu zināmas neērtības autotransporta lietotājiem un iedzīvotājiem, bet te pašā laikā plānots ir nākošā gada jūnijā pabeigt šo te apjomīgo darbu ar pilnīgu visu inženieru komunikāciju nomaiņu šajās ielās. Neslēpšu, iet grūti, jo ir daudz lietas, kad paverot vaļā veco segu, atklājas tādas vecas komunikācijas kā kabeļi, cauruļvadi, siltumtrases, kuras... Un kapi. Jā, un arī kapi. Tieši tā, un kas ir jābūt ir atsevišķi pieeja tam visam, un ne viss ir uzrādīts projekta dokumentācijā, tāda negaidīta šķēršļi, kur jāpieņem risinājums. Tas mazliet kavē, neslēpšu, tas mazliet kavē un rada tādu sasprindzinājumu, bet ar pasūtītāju tādu līdzdalību, manuprāt, diezgan veiksmīgi virzamies uz priekšu. Tad, laikam, noslēguma fāzē varētu pārspriest par to, kā iet Bindera otrajā dzimtenē Daugavpilī. Iepriekšējā sarunā mēs, man liekas, minējām visas tās 6 vai pat 7 ielas, kur mēs darbojamies. Viņas jau ir šobrīd pabeigts. Palicis mums lielā tranzīta iela A13, jeb 18. novembra iela, kas ir šogad jāpabeidz. Arī būsim veiksmīgi. Finiša taisnē mums ir tramvaja līnija pārbūve. Mums arī 3. septembris mums ir izpildes termiņš. Tā kā, priecē tas, ka beidzot ir sakārtota kustība un tā spriedze, kas faktiski visas sezonas garumā Daugavpilī bija. Un vienkārši autobraucējs nesaprotot situāciju, droši vien, kad savās domās Bindera varbūt arī ir pieminējis nepārāk pozitīvā nozīmē, kad ir jāpastāv mazliet vairāk sastrēgumos, bet šobrīd šis spriedze ir noņemta un tagad mēs redzam, ka visu to plānu un projektu, kā viņi realizējās, tad šobrīd prieks skatīties par savu darbu. Manuprāt, ne tikai daugavpilieši un Daugavpils viesi būs patīkami pārsteigti par to, kāda izvērtusies ir centrālā Daugavpils iela, plaša, droša. Es domāju, Daugavpilsiem pašiem vēl svarīgāks varbūt ir tās nelielās ielas, kuras vizuāli no cariskās Krievijas sāģes ir pārvērtušies par Eiropas pilsētu ielām. Katra objekta nodošana bez šaubām tie ir svētki, bet tādā nākotnes skatījumā, man liekas, nemazāk svētki ir jauna līguma noslēgšana. Ir ļoti liels prieks un gandarījums par to, ka mēs esam noslēguši līgumu par Liepājas lidostas rekonstrukciju, kura mums ir jāpabeidz 10 mēnešos. Arī ļoti saspringts
termiņš ir. Un arī drīz varēsim pateikt, ka nebūs starpības starp ceļu kvalitāti iebraucot no Igaunijas Latvijā. Nemanīsim šo te starpību laikam, jo mēs esam noslēguši līgumu un arī tūlīt uzsāksim posmu Svētciems Salacgrību būvniecību. Jā, kā saka, vēsturiski atgriežamies tajās vietās, kur ilgus gadus atpakaļ tika būvēts garais posms no Skultas līdz Svētciemam.